Galvenais šodien, tas ir pats svarīgākais. Par OPEX mēs vēl parunāsim, bet 24. datums, 24. datums, bet nu, es domāju, ka selosim. Ir tāda lielāka stopa, nu neko darīt. Bet te vēl tā izsola var arī uz augšu feilot, bet nu, es neesmu pārliecināts par to. Bet selosim ar lielāku stopu. Iesim stipri virs pēdējās kontrolas zonas, vai vispār iesim virs pauka, nu, lai ir lielāks stops, jo šodien arī drops varētu būt diezgan labs. Šodien drops varētu būt diezgan labs. Vai šito zonu mēs varētu mēģināt targetēt? 1 pret 3, 1 pret 5. Jā, jo mums ir šeit izsole šajā te zonā, bet viņa nefeilo. Viens ir, nav septens apakaļ iekšā valjuši te zonā, lai atkal tie tālāk uz augšu. Viņš redz, kā būvē valju zem šīs te izsoles pēc price discovery. Jā, nu te viņi nofeilojas ir uz leju, te viņi nofeilojas ir uz augšu. Kā šis varētu būt tāds brīdis, kad varētu sākties actions, jo Ņujorkas šitās te cash sesija ir on. Šī te pirkt skaidrs nekāda jēga nav pie tādas pozitīvas gammas, kur dīleriem jāsāk masīvi selot futures. Masīvi selot futures. Jo tālāk viņš iet, jo lielāks sellings. Tā kā 24. datums līdz 19.30, lai nokrīt visi putekļi. Pastīsimies, kā gāmas nofliposies, kas būs ar deltām vispārējo jaunais options flows. Un tad jau līdz martam var domāt. Starp citu, līdz martam šodien OPEX būs, un martā jau pavarās vaļā debesis jau. Tur jau tie straiki bija 5,400, 5,400, 5,600, un tur jau ir putu dominants. Tā kā es domāju, ka tur varētu debesis pavērties vaļā. Vienīgi jautājums ir šodien, ko viņš te sadarīs uz OPEX. Tā kā zelts parasti kļūst diezgan jobnutīs uz options expiration, tas ir fakts. Bet nu pašreiz ir sell bias, pašreiz ir sell bias. Bet viņi ir diezgan interesanti šodien. Jā, open interest put call ratio 1,11. Tas ir vairāk putu nekā kālu. Un interesanti ir, ka dex put call ratio ir 0,007. Tas nozīmē, ka gandrīz visa delta šitai grāmatā šobrīd uz 24. nāk no kāliem, kas varbūt tās izskatās pretrunīgi, bet, nu, anyway, labi, es saku opcijas, tas man ir smags materiāls, es viņu burbjos cauri katru dienu vismaz stundu veltu opcijām. Visādas mini kursiņas tur free online un visu kaut ko daru un Karsenam sekoju. Jā, bet te ir prikals tāds, ka open interest doesn't equal risk. Jo open interest vienkārši skaita, nu, cik ir kontrakti. Tas nesaka, cik jūtīgi tie kontrakti ir pret cenu kustību, cik tuvu cenai tie atrodas, cik liels ir reālais virziena risks UTT, UTP. Jā, tad pieņemsim, nu, es nezinu, varbūt 100,000 dziļi tur out of the money puti, kas ir kaut kur 400-700 zem pašreizējās cenas, un viņi var ietekmēt tirgu mazāk nekā tur kaut kādi 5,000 near the money kāli, deltas dēļ, tīri deltas dēļ. Jā, jo pieņemsim uz tiem out of the money putiem varbūt nu, pie 4,700 nosacīti. Delta varētu būt tur mīnus 0,05 da pušķiem. Un nestoties, pieņemsim, ka viņi tur ir super daudz, viņi nereģē uz cenu kustību. Jā, tā kā zelts tur pakustās $10, sakot, nu,
Tur nekas gan īsti nemainās. Un tad, pieņemsim, ir kāli, ot 500, 500, 200 zona, in the money, near the money. Tur var delta, pieņemsim, būt plus 0,4, plus 0,6. Uh, Sellers at 51.59. Sweep sellers at 5,157.1. Sweep sellers at 5,157.1. Šis bija fucking ātri. Sweep sellers, nu tad tagad viņiem jāņem kontroli. Jā, tātad, ko es te gribēju? Ko es te iesāku stāstīt? Nu, tātad, directional exposures viņiem ir daudz lielāks. Tu šodien ir ko? Jā, nu, puti visticamāk, viņi ir tālu out of the money. Tad klienti nopirka no dīleriem near the money kālus. Dīleri viņus pārdeva, kāliem ir pozitīva delta, dīlers paliek ar negatīvu deltu, lai nosaka risku, viņš pērk futures, tāpēc varētu būt deks, kāpēc izskatās šāds te attiecībā pret open interest. Tātad viņiem bija jāpērk tie futures, ko viņi jau ir izdarījuši. Bet tagad pats svarīgākais ir tas, ka, ja cena sāk krist, ko viņi jau dara, kālu delta ātri sāk sabrukt. Kāliem delta ātri sāk sabrukt. Un dīleriem vairs nevajag tik daudz hedžu, un viņi sāk pārdot futures. Un tik līdz kā viņi to sāk darīt, viņi piemēr klāt degvielu downside'am. Tā kā jo vairāk zelts kustās, tāpēc ir tie OPEX kaut kādi crash. Un šī diena ir viena no iespējamiem kandidātiem. Piepļurina klāt degvielu un bām. Kā nu pastīsimies. Pašreiz izskatās, ka es esmu končinājis ģibili, ka es nepaņēmu profitu. Klasika vienkārši. Klasika. Jā, sweep sellers sagramoja pašreiz izskatās. Sweep sellers pašreiz sagramoja. Jo, Haidī. Moljums bija nopietns, bet, nu, kaut kāda baigi kosmiskā Bayer iniciatīva, te ir baigi kosmiskā. Es nezinu, vai viņi rezultēsies ar kaut ko. Jā, pastīsimies. Pats sūdīgākais, protams, kas varētu būt arī šajā situācijā, ir, nu, ļēns, es te savām dīleriem tur runāju, bet vajadzēja skatīties. Un es saku, tas nav order flow tradings, tā ir pīzda končanā, o šitas te, nu, tad, karoči, labi, es atkal jau sev gribu morāli lasīt. Anyway, mums šī te ir pēdējā izsolot šeit. Jā, un, nu, tad, ja viņš te izmetīs ārā pa break even, nav fakts, ka viņš uzreiz nepagrīzīs atpakaļ, bet nu, es pašreiz nevaru neko izdarīt, nav jēga. Nav jēga arī iet ar stopu apakaļ. To es stulbīgi jau esmu darījis un makes no fucking sense. Pastīsimies, vai lielā delta šitie viņi noturēs. Ja ne, tad jāskatās. Un ja būs zīmes, ka viņš tomēr nav septens apakaļ arī šajā te izsolē, tad jau var gatavoties momentumam un likt kaut kur iekšā šeit zem selleriem. Un, ja ne, tad, nu, lai viņš uzrauj augšā, apstīsimies. Varbūt tās pat jālec tad bajā ir iekšā, te jau redzēs. Sučāram, ļaņ. Jā. Jo, nu, volums arī interesanti. Pieaug, un tad noplūk. Tā kā te ir laba absorpcija šobrīd uz tās lielās deltas, kas izveidojās. Kā, nu, maybe. Bet ir atkal baigais buying pressures. Vai kā viņš te augšā kontroli stabilizē. Nu, tas ir turpinājums. Bet, nu, pastīsimies. Ja šitā delta viņus tagad nokrašo, iedod viņiem pa zobiem, šitie sēli ir atkal paņem kontroli, un tad varbūt tās varētu būt turpinājums. Hopefully. Otrs pluss ir, ka mēs medļina no uverena ejam ārā no tās pozitīvās gammas teritorijas. Te jau ir jau tā, jau kā, te jau sāk jau kļūt jau tā. Viņš kaut kur vēl zemāk paraujas, saka vēl OPEX šodien, lielais OPEX. Tad te var būt baigi interesanti. Jau tuvāk negatīvai gammai,
HVL. Ja viņš norauj tik zemu, tad te sākās nenormālākie zigzagi. Un ja viņš tiem zigzagiem tiek cauri, tad jau ir bām. Tad ir bām, tad ir tāds vienkārši fucking crash, ka maz nesaliekās. Ok, esam back. Nu, tagad ir selleriem ir jāturpina. Tagad selleriem ir jāturpina. Es nezinu, ko man pie vēlna darīt. Labi, pašreiz paliksim vēl te padās. Sweep sellers at 5,145.7. Bet nu švaki, švaki, švaki. Švaki, švaki. Vajadzētu jau bišķiņ kvalitatīvāk. Ne, nu dominants ir, tas ir skaidrs. Dominants pašreiz ir, tas jau labi. Pašreiz dominants ir. Tas nav slikti. Es domāju, ka pienācis būtu laiks nesēdēt gudru nedirst, bet sākt mūvoties ar stopu kaut kur. Vismaz kaut kādu profitu šodien dabūt OPEXā. Jo jautājums ir, vai viņš tagad, vai viņš te gribēs vēl izčakarēties tomēr šeit. Tas arī ir labs jautājums. Zin kā būtu jau skaisti, tas momentums ir, un viņš iet un viss, un malc tikai. Bet, jā, viens, nu, viņš uznāks atpakaļ augšā, nu, ko atkal? Jā, tāpēc tas profits viņš ir fucking jāņem, nu, come on. Tā, kur ir te pēdējais sellers mums? Nu, pēdējais sellers ir tepat netālu. Loģiski jau būtu, ka mums ir jāiet. Jāiet ir, nu, iesim šeit, jo te mums ir pēdējais lielais sellers. Un cerēsim uz momentumu. Tas ir viss, ko mēs varam cerēt, ka viņš būs un būs tagad. Un ka šis tas OPEX mūs izračīs. Sweet sellers at 5,142.2. Sweet sellers at 5,142.2. Labi, ja viņš tagad vēl smuki pakartīs, atļausim viņam arī bišķiņu uzelpot, jo nu šodien nebūtu slikti to momentumu noķert. OPEX dienas tas ir vienkārši, tas ir fucking bingo. Tas ir fucking bingo. Tā, kur mums ir tas pēdējais sellers? Sweep sellers mums ir šeit. Ok, pagaidām mēs varam palikt vēl tepatās. Ideāli jau būtu palikt ot šeit. Tā super ideāli. Jo te ir lielais sellers, bet es negribu atdot to piķi apakaļ. Es negribu vienkārši. Es parasti, ka spēlējuši tās te spēlītas. Tad, jo te ir svīperi šeit ir pēdējie, viņi šeit. Nu, ja viņi notur, tad lai viņi notur. Ja ne, tad es negribu. Priekš kā man ākstīties. Jo viņš vēl te pirms tā momentuma, jo tas momentums vispār būs. Un, ja tā opcija flows ir pareizi nolasīts, jā, tad viņš vēl var diezgan izčakarēties. Viņam laiks ir izčakarēties. Un priekš kā man te čakarā piedalīties? Es labāk paņemu savu divīti un viss, un es zinu, ka tas man ir kabatājas. Viņu fucking var izņemt ārā un kaifovać. Ka kas tur būs kaut kur, kaut kad? Priekš kam? Varbūt būs, varbūt nebūs. Ja domājies šitādā situācijā palikt uz break-even, un tev ir fucking kam, un tas ir bijis, tas man tracina, un te tev ir 2 un 3, un pēc tam tev ir 0. Un tu tāds, nu labi, jā, break-evens neko. Nē, ņihujā, tu padirs 3 pakas vecais. Tu viņas padirsi. Tu esi zaudējis. Tehniski tu esi zaudējis 3K. Atšņīs, aļo.
Neko nezaudēju, dabūju break-even. Конечно, jā. Tā jau sev var mierināt. Man ir tāpat tās 16:35 jābrauc projām. Vso, es no cēsīm atgriezies esmu, man tūlīt atkal jābrauc tālāk ir. Un baigi te sēdēt, es tāpat tās nevaru jums. Nu, karoči, skatāties, vai viņš uzņems momentumu, jo jautājums ir pa visu šo te lielo izsūmu. Nu, labi, es nepareizi zīmēju. Skaties volume profilā, kur ir Value Low. Jā, visticamāk šeit. Jo viņu vēl var nofēlot. Te vienkārši tagad jāskatās. Pašreiz ir ļoti, te viņš redz stabilizēja value. Tā kā viņš tos apgriezienus var uzņemt, viņš var krist un krist un krist un krist. Tas ir ļoti iespējams. Krist un krist un krist un krist. Vienīgi redz, kas ir 545. Tas gan futuresos jāskatās. Jā, 145, tur redz tā lieta, ka 145 šeit. 5200. 5200. Tālāk 145. Šitie baigi, baigi nopietnie straiki. Un pa lielam ir tā, ka virs šī te straika dīleriem ir jāpērk, un virs šī te straika viņiem jāsalo. Tā kā varētu arī pat dienu beigties to, ka ne soli, nekādi momentumi, nekas nekur nav, viņš vienkārši šeit arī nopinojās. Un viss. Viņš šeit arī nopinojās. Un viņš uz vakaram šajā te zonā arī nomirst. Es to opciju flow nelasu vēl tik krūti, lai es varētu pateikt, jo tur jāstāsta tam. Es saku, tas open interests un delts ir interesants. Vienīgi kā fakts mēs zinām to, ka jau vairāk viņš iet projām no 5200 dominants, ja, jo tur tas mazāks ir tas hedgings. Un, ja jau viņš parauj zem 545, tur jau sāk jau tā negatīvā gama rēgoties ārā, nu tur var tā degviela aiziet. Nu, tur var raķešu degvielu pieliet tam visam klāt. Tā kā tāpat laikā, protams, viņš var arī šajā te zonā arī nomirt. Tā kā tas 545, tas ir tāds vēl interesants, bet ja viņš viņam izurbjās cauri, nu, jā, tur ir fucking waterfalls. Probably tur ir waterfalls. Prom līdz šim te exchange'am šajā te zonā. Jo te ir bez šitiem te one side printiem un zero printiem te nekā nav. Te nav nekas īsti nav, kam noturēt viņu. Viņiem jau arī reizēm pietiek tikai visus tā bišķiņu pabaidīt uz šitā te, lai eksersēzot opcijas. Tie, kam no viņas vajag tur eksersēzot. Viņam nav obligāti jānoslēdz tie 19.30 zem kaut kā vai virs kaut kā. Jo tas options flows arī visu laiku viņš pastāvīgi mainās. Tā kā jā, ja viņš īsti nekur aiziet, te nevar šodien, ja viņš te kaut kur nopinojās. Ja viņš kaut kur šeit nopinojās uz šajā te zonā, šeit viņš paliek. Tādi jau tālāk skatoties uz opcijām, visticamāk tad ir upsides. Visticamāk tad ir upsides. Ja viņš pieņemsim par šito low nevar izņemt ārā uz šito zonu, tad ir upsides. Bet ne šodien. Ne šodien. Šodien tas OPEX ir jāpārdzīvo. Un tad jau varētu jau skatīties pēc OPEX jau 25., 26. un in general marts. Jā, jo, ja viņš šeit paliek šajā zonā, tad viņš te sabūvējis ir value. Šeit sabūvējis value ārpus šīs te lielās value zonas, te price discovery sabūvējis value ārpusē treidojās. Pastīties, vai te poki nošiftojās kaut kur uz leju, vai pressures ir vairāk bājām. Un tad viņš mierīgi var ceļot tālāk uz augšu. Šo, man drīz jālaiž, davai, Džeki, turās, ko es jums vēl pateikt. Es savas dabūju, man vairāk ar neko nevajag. Es ar lielu mānīņu strādāju.